Sveiki! Es esmu Mārtiņš, un es vēlējos tevi iepazīstināt ar Scratch, un es ceru, ka virspusējas zināšanas par to, kas ir Scratch, ir jau apgūtas vai no skaistas grāmatas kādas par Scratch, vai citiem video, kas ir Scratch, bet šajā video es gribu uzreiz likt iekšā, parādīt, kā izskatās Scratch. Viņu var atrast mājaslapā Scratch vai arī uzmeklējot Scratch kā tādu. Iekš Google un aiziet uz viņu galveno mājaslapu. Var izveidot kontu vai arī, ja jau tāds ir, tad vienkārši ielogoties ienākt. Un tātad ir dažādas iespējas, ko var izveidot ar Scratch. Un galvenokārt tās ir spēles, bet var arī izveidot primitīvas prezentācijas, kuras var izspēlēt, vai arī pastāstīt stāstu, vai trenēties un iemācīties saprast dažādus algoritmus, kas stāda pašus pamatus priekš turpmākas programmēšanas kā tādas. Un pa lielam jebkura spēle, kuru mēģina uztaisīt, ir process, kuram iziet cauri, lai vairāk saprast. Un īsumā es parādīšu, kādas spēles es esmu uztaisījis, kur pats primitīvākais ir vienmēr pašā sākumā jācenšas, bet šobrīd šādi izskatās spēle, kur ir cilvēciņš, kas staigā un šauj tādas kā ugunsbumbas. Un patiesībā tie ir apelsīni, ja var ievērot. Bet šajā spēlē es uztaisīju arī zombijus, kuri vienkārši vai random parādās viscauri pa kartēm. Un, protams, kā jau jebkurā zombiju spēlē, var šos zombijus nošaut un viņi pārtrauc dzīvot. Kā arī var sataisīt šādus vairākus. Šeit es izveidoju arī kastes, kuras šobrīd vēl nestrādā, bet idejiski viņas vēlāk var pārbūvēt kā sienas, kurām nevar iet cauri. Tad man vēl ir arī spēle, kur ir pāris gariņi. Palaižot šo spēli, mēs redzam, ka te ir divi gariņi, kas kustās. Ir eņģelis un ir valnēns, kur vēl ir iesaistīts arī gariņš radio, kuram ir sava loma. Un ir vēl divi šaujami gariņi, kas viens nāk no velnēna un otrs nāk no eņģeļa. Izspēlējot šo spēli. Izslēdz un velnēns, viņš strauji slēgulē šo radio, kad ir blakus aplūkojot. Slēgulē radio, bet velnēns pieeja un konstanti traucē radio dzīvi. Un varbūt, ja pamanījāt, ja pieiet pārāk tuvu, tad velnēns pastāsta smieklīgu frāzi iz cilvēku dzīves. Un, ja aiziet pārāk tālu, tad eņģelis stāstā vaicā, kur velnēns ir aizgājis tik tālu. Un ir vēl viena spēle, kas ir vairāk kā prezentācija, kur mēs varam iet pulnekrānā un nospiest zaļo karogu, lai sāktu. Īsa prezentācija par skolu un skolēniem, kur izveidojas klase, attaisās durvis, rodas skolēni. Visi izvēlās savu klases kabinetu savā telpā. Un šī ir kā vienkārši demonstrācija, kad var
izveidot soli pa solim, kas notiek prezentācijā. Un tas būtu arī viss par piemēriem. Bet, tad kaut kur ir jāsāk. Šī ir spēle, kuru es cenšos nodemonstrēt pašas primitīvākās mehānikas, kas ir kustēšanās. Izvēloties vienu tēlu vai otru, viņiem abiem ir savienot kustības mehānika, piespiež pa kreisi, viņi kustās, piespiež pa labi, viņi kustās. Bet, ja var ievērot, tad apakšējais labajā stūrī esošais gariņš kustās daudz plūstošāk nekā otrs. Kādēļ tā? Tādēļ, kad augšējais gariņš izmanto kustību uzreiz rēģējot uz klaviatūras pogu un neņem vērā specifiku par to, kā strādā klaviatūra ar Windows operētāju sistēmu, un otrs gariņš ņem vērā šīs limitācijas un papildina tās ar plūstošu nepārtrauktu izpildi kustībai. Protams, tas viss skan sarežģīti un grūti, tādēļ sāksim ar pašu sākumu un uzbūvēsim jaunu šo gariņu kustību. Tad, ir vairākas sadaļas kreisajā Scratch pusē, un pie sadaļas notikumi mēs varam ieraudzīt tieši to, kas mums ir vajadzīgs, notikums, kad taustiņš ir nospiests. Šajā gadījumā mēs gribam uz bultiņām nospiestu kustību. Tas būs labā un kreisā bulta. Izveidosim ar dublētu opciju. Labais klikšķis dublēt. Uzliksim kreisā un uzliksim, lai bumba ir redzama. Kad nospiest ar labā pulta, es varu pievienot kustību, atrodam visu kustības saistīto loģiku iekš kustības sadaļas un ievietosim pagriežienu rotācijai un virzienam uz konkrētu pusi. Tas nozīmē, mums sākotnēji ir jāsaprot, kuru pusi mums interesē, un sāksim ar labo bultu. Tātad grādi 90. Tātad mums interesē pagriezties virzienā 90 un pārvietoties apjomu ar soļiem. Pārbaudām, kā šī loģika strādā šim gariņam. Es piespiežu labo bultu un es redzu, kā šis koda gabals iedegās un bumba kustās. Tas nozīmē, ka, ja es piespiežu un turu, šī bumba lido. Bet kā mēs varam pēc iespējas mazāk atkārtot šo pašu loģiku otram? Mēs vienkārši nospiežam uz šī otrā elementa, šī pagriezties virzienā, viss, kas ir zem viņa, nospiežot uz šī un dublēt, mēs izveidojam duplikātu. Šo duplikātu mēs varam izdzēst, bet oriģinālu kopēto varam pievienot kreisajai bultai. Šajā gadījumā mums ir pagriezties virzienā jāuzstāda uz otru pusi. -90, kā arī tas būtu -90. Šeit mums tas nav jāuzstāda, jo šis tiek kontrolēts ar kreisās bultas nospiešanu. Kad notikums kreisā bulta nospiesta, pagriezties pa kreisi un iet 10 soļus. Nospiežam zaļo karogu un piespiežam pa kreisi. Un spiežot pa labi, mēs redzam, mēs varam vizuāli redzēt, kura koda daļa izpildās. Bet šis nav tik plūstoši kā šim gariņam. Kādēļ šis gariņš kustās daudz plūstošāk? Tādēļ, kad, ja mēs apskatām tā kodu, mēs redzam, ir cikls, kas
ir par vadību, kā vajadzētu kodam turpināt izpausties bez lietotāja iesaistes. Tātad mēs vēlamies atkārtot līdz. Idejiski mēs gribam sagaidīt, kad spēlētājs nospiež kreiso bultu vai labo, un tiklīdz spēlētājs nospiež šo pogu, mēs gribam gaidīt līdz spēlētājs pārtrauc nospiež šo pogu. Un kamēr spēlētājs tur un vēl nav atlaidis, mēs vēlamies visu laiku iet pa kreisi. Tātad mums ir jāpaņem cikls, kas ir līdzīgs kā nepārtraukti cikls, kas izpildās mūžīgi. Tikai mūsu gadījumā ir jāsagaida, kad spēlētājs vairs netur šo kreiso bultu. Tātad mums ir jāieliek operators nav, jo mēs gribam zināt, kad netiek piespiests taustiņš. Tad nav piespiests taustiņš. Šajā gadījumā kreisā bulta, jo mēs viņu vēlamies ielikt pie kreisās bultas nospiešanas. Mēs gaidām, kad kreisā bulta tiks atlaista. Un izpildot kodu, nokoplējot, nomainot šo uz labo bultu, apmainot saturu, noformatējot kodu mazliet skaistāk, pārliecinamies, ka viss ir vietās. Mēs redzam, ka kreisai bultai, mēs gaidām, kad kreisā bulta nav nospiesta, pagrieziens ir pa kreisi, pārvietojas 10 virzienu pagriezus šajā virzienā. Otrs, labā taustiņa nospiešanas gadījumā gaida līdz nav nospiests, pagriezamies pa labi, ejam šajā virzienā 10 soļus. Okay. Mēs esam pārgājuši kodam, izlasījām, sagaidām, kad notiks šī kustība, nospiežam zaļo karogu, vēlāk tas būs nozīmīgāk, un mēs redzam, kā mēs spiežam pa labi pa kreisi, šī bumba lido. Mēs varbūt vēlamies pievienot uz augšu uz leju. Atvainojos par šo. Un, lai to pašu kustību veidot uz augšu uz leju, kā jums šķiet? Kas ir nepieciešams? Rēģēt uz nospiestu augšu un leju. Kur šajā gadījumā uz augšu mums ir jāizdara tas pats. Mēs pārvietojam visus mainīgā vērtības no kādas puses orientēts uz to, kuru mums vajag. Šajā gadījumā mēs izvēlamies rēģēt, kad nospiest augšējā bultiņa. Mēs gaidām, kad tā vairs nav nospiesta, pagriežamies virzienā uz augšu un pārēju vietojamies 10 soļus. Un tas pats, kā šķiet, kas būtu jādara šeit. Tas pats tikai ar apakšējo bultu. Mēs izējam cauri katrai vietai, kas ir nozīmīgi par šo operāciju, un šobrīd nav tik spēcīgi, bet nospiežam zaļo karogu un pārbaudam. Un mēs varam ar bumbu kustēties uz visām pusēm, plūstoši un gludi. Tas būs viss pagaidām par kustību. Papildus vēl ir iespējams paskatīties, kā zīmēt fonus. Mēs varam izveidot visdažādākās kartas un padomāt, par kādām spēlēm mēs visvairāk domājam, kuras vēlētos uztaisīt. Tas būs arī viss. Paldies, tieks nākošais!